Šajā video instrukcijā centīšos parādīt visas darbības, kas turpmāk iekšējā ūdeņu zvejniekiem būs jāveic saistībā ar zivs produktu izsakojamību iekšējos ūdeņos. Tātad, lai vieglāk būtu uztvert kopējo ainu saistībā ar šiem jaunajiem noteikumiem, tad apskatīsim šo bloku schēmu, kurā tad būs apmēram skaidrība, kur kas no kā rodās un kur tā zivs tālāk aiziet un kad mēs beidzam viņu izsakot. Tātad, protams, kad viss sākās ar to, ka zvejnieks dodās zvejā un pēc šīs nozvejas izkraušanas krastā, tad viņam ir pienākums atvērt sistēmu Elzikis un savā zvejas žurnālā, kārtējā mēneša žurnālā, izveidot ierakstu par to, ka ir notikusi nozveja. Tātad partijas mums ģenerējās tajā brīdī, kad mēs saglabājam konkrēto šīs dienas nozveju. Un tad pēc šīs blokschēmas var redzēt, ka turpmākie ceļi šai zivī varētu būt dažādi. Bet galvenais, kas ir jāsaprot, tas, ka konkrētā nozveja beidz savu izsakojamību sistēmām tajos gadījumos, kad tā tiek vai nu palaista mazumtirniecībā, vai nu konkrētajam zvejniekam viņa tiek pārdota uz citu operatoru, ka šajā gadījumā, ja cita juridiska persona, tad arī šajā gadījumā šī nozveja vairāk nerādīsies konkrētajam zvejniekam. Un trešais gadījums ir tad, kad zvejnieks kaut kāda iemesla dēļ izņem šo zivi no aprites. Tas var būt saistīts ar to, ka zivs ir sabojājusies, varbūt tās zivs tika izdalīta tāpat bez maksas, gadījumi ir dažādi. Bet tā tad saprotam to, ka izsakojamība beidzās tikai trijos šajos gadījumos, ja ir atdots kaut kāda veikalā vai tirgū, ja ir pārdots tālāk uz vairumtirdzniecību citai juridiskai personai, vai arī, ja zivs ir izņemta no aprites. Un tātad praksē tas izskatās šādi. Tātad ļoti pazīstama vide tātad konkrētajam zvejniekam ir, protams, zvejas žurnāls, un tas jauninājums, kas uz doto brīdi tagad ir izveidots, ir tas, kad ir kolonnā partijas, kas ir pēdējā kolonna zvejas žurnālā. Pēc nozveju ievadas un saglabāšanas mēs redzam šos te partiju numurus. Tās principā arī ir šīs te partijas, kuras mēs turpmāk izsakosim. Jā, tātad šajā gadījumā var redzēt, kad ir ievadītas divas sugas, un katrai no šīm te sugām, saistībā ar to, ka katra no šīm sugām ir noķerta noteiktā periodā, tātad ir izveidojies savs identifikators, jeb partijas numurs. Tātad šis ir viens no identifikatoriem, ko var izmantot. Vēlāk parādīšu arī šo te QR kodu, ko mēs varam izdrukāt, bet ja nav vēlams drukāt QR kodus vai arī nav iespējas tā izdarīt, tad šie te numuri būs tie, kuri principā ir jāuzrakst uz kādas lapiņas un jāpievieno pie konkrētās partijas kaut kur noliktavā vai kastē, jebkur, kur tā zivs glabājās. Tad var redzēt, ka šīs te divas sugas ir radījušas divas partijas, tāpēc šeit parādās šīs te divas bultiņas, ar kurām mēs varam apskatīt šos te divus partiju numurus. Un, protams, ka ir iespēja arī klikšķināt uz konkrēto partiju, lai apskatītos konkrēti šīs partijas datus. Tad var redzēt par to, kad šī partija vispār ir uzradusies sistēmā, var redzēt nozvejas periodu, un kas galvenais, tad mēs varam sekot šeit viņas daudzumam un arī atlikušajam daudzumam, jo, ja tā partija, pieņemsim, kaut kādā veidā daļēji tiek apstrādāta, tad šis te daudzums šeit mainīsies, un tad, ja ir kaut kādas neskaidrības, tad var mēģināt kaut kādā veidā šeit caur žurnālu meklēt šo te partijas vēsturi. Tūlīt arī parādīšu konkrētāku gadījumu, kā pieņemsim šim te neģim 50 kg. Mums ir partija ar jau esošu vēsturi. Tātad var redzēt, ka sākotnējais daudzums no žurnāla, kas nāca, bija tie 50 kg, bet atlikušies daudzums ir 30 kg. Un tas ir tādēļ, kad ir notikusi daļas no zivju apstrāde. Kā redzam, tad rezultātā ir iegūti 15 kg. Šajā te apstrādes darījumā, kuru arī mēs varam klikšķināt, mēs varam redzēt, ka zivs tātad no zivju stāvokļa svaiga nesadalīta ir pārvērdusies par nesadalītu, bet jau kūpinātu. Un tātad svars pirms apstrādes tas daudzums, kas tika paņemts no tiem kopējiem 50 kg, un rezultātā pēc kūpināšanas, tātad zaudējot kaut kādu noteiktu daļu svara, iegūstam produktu jau 15 kg. Un tas tāds īss ieskats uz to, ko mēs varam redzēt uzreiz patiešo no zvejas žurnāla. Bet tā galvenā daļa, kuru mēs darbosimies, būs pēc šī zvejas žurnāla ievadas, būs šī sadaļa, kas saucās nozveja zivju produkcijas partijas.
Un šeit mēs tad redzam principā šādu te saskarni un sarakstu ar tām partijām, kas ir kur marķētas ar šādiem te numuriem, un varam redzēt arī sugas, un varam redzēt arī datumus, kad viņas tika iegūtas, un arī daudzumus. Tātad šīs ir tās sugas, kas ir uz doto brīdi sistēmā aktīvas un piedarošas konkrētajam zvejniekam. Tātad šīs ir tās partijas, ar kurām zvejniekam būtu jādarbojās. Īsumā izstāstīšu par pašu šo saskarni kā tādu. Tātad viņi sastāv no 3 blokiem. Pirmais bloks ir šis, tas ir mums ir paredzēts meklēšanai. Ja pieņemsim, šeit ir ļoti daudz partiju, un jūs vēlaties atrast kaut kādu konkrētu partiju, tad jums ir iespēja to darīt pēc vairākiem kritērijiem. Tad varam filtrēt pēc datumiem, varam filtrēt pēc sugām, pēc varbūt kā konkrētas laivas, no kuras tika veikta nozveja. Tāpat arī pēc darījuma tipa, pēc partijas tipa. Šeit arī redzams ir jūras, iekšējā ūdeņu un akvakultūras zivs. Tātad, bet jūsu gadījumā, ja jūs nezvejojat jūrā, tad piekrastē, tad nekādas citas nozvejas nebūs. Bet, kā redzams, šeit ir šis tips, IU, bet, ja pieņemsim, ir licence uz jūru, uz piekrasti, tad parādīsies arī šādas partijas ar tipu jūra. Bet, atgriežamies atpakaļ pie iekšējiem ūdeņiem. Tātad šis bloks mums palīdz atrast konkrētu partiju, ievadot kaut kādu kritēriju un uzspiežot pogu meklēt. Šis bloks mums parāda kopējo informāciju par visām jūsu īpašuma esošajām partijām. Tad te var sīk redzēt visu informāciju par partiju. Un katru no šīm te partijām mēs varam arī atsevišķi atvērt vaļā un apskatīties viņas vēsturi. Pēc būtības šeit var redzēt, ka tā vēsture ir ļoti īsa. Pagaidām vienīgais, kas ir izdarīts sistēmā, vienkārši ir veikt nozvejas ievade zvejas žurnālā. Nekādu citu darbību ar zivu nav bijis. Bet, ja mēs atgriežamies pie šīs te iepriekš apstrādātās neģi partijas, tad var redzēt, ja mēs uzspiežam apskatīt, tad jau šeit rādās arī blokskēma ar darbībām, kas ir veiktas. Tātad ILN tas ir iekšējā ūdeņu žurnāls, un APS tas ir apstrādes darījums. Tāpat arī visu šo informāciju var redzēt šajā tabulā, kur secīgi iet tātad pēc datumiem šie te darījumi, kas ir viņa veikti. Var redzēt, ka sākumā zveja ir bijusi tātad nozveja, un pēc tam ir bijusi apstrāde. Un šī vēsture viņa turpināsies tik ilgi, kamēr šeit, principā, zivis tiks vai nu pārdotas citai juridiskai personai, vai izņemts no aprites, vai arī aizgājuši mazumtirniecībā. Tas viss šeit arī summēsies un parādīsies. Tā, un pēdējais bloks ir tātad izvēlētās partijas, jeb konkrētas darbības ar partijām, ko mēs varam veikt sistēmā. Tātad pēc būtības šie te nosaukumi paši pa sevi pasaka to, ko īsti šī poga dara ar konkrēto partiju, bet kā tas viss notiek dzīvē, tātad, ka mēs varam atrast sev nepieciešamo partiju, kuru mēs vēlamies kaut kādā veidā kaut ko darīt, un viņu izvēloties ar šo te ķeksi, šī te partija parādās šeit šajā blokā pie izvēlētajām partijām. Un tālāk tad attiecīgi šī partija, ar viņu var veikt visas šīs darbības, kas šeit ir norādītas. Pieņemsim, ja jūs vēlaties šo partiju pārvietot uz kādu citu noliktavu, tad jūs to varat darīt, konkrēti norādot konkrētu datumu, kad šī pārvietošana notika. Norādot, protams, ka Latvija vienmēr būs tā valsts, uz kuru jūs pārvietojat, un pārvietošanas adrese, pieņemsim, tā ir noliktava, kas ir kaut kādā citā adresē, pieņemsim, numur 2. Ja viņa bija noliktavā numur 1, tagad viņa noliktavā numur 2. Un šeit mēs varam vai nu izvēlēties tātad no šiem te konkrētajiem 10 kg daļu, ievadot šeit, pieņemsim, 2 kg, vai arī, ja jūs zināt, ka jūs pārvietojat pilnībā visu kravu, visu šo te nozveju, tad atzīmējam pilna un svars ielasās automātiski. Un mēs uzspiežam pogu saglabāt. Tādā veidā mēs esam ievadījuši pārvietošanas darījumu konkrētajai nozvejai. Tad arī kontrolējušajiem iestādēm būs informācija par to, ka šī konkrētā nozveja vairs neatrodas juridiskajā adresē, bet, pieņemsim, kaut kādā citā noliktavā vai citā adresē. Un šis darījums ir viens no tiem, kas ir jāapstiprina. Ja mēs redzam, ka darījums ir oranžā krāsā, tad viņu ir jāpabeidz un jāapstiprina. Veicam apstiprināšanu, darījums ir pabeigts. Ja mēs atgriežamies atpakaļ uz nozveja zivu produkcijas partijas, tad atgādinu, šī ir galvenā vieta, kur jums visu laiku jāatgriežās ir. Tātad redzam, ka tā iepriekš šie 10 kg līdekas, kas bija atradās juridiskajā adresē konkrētajam uzņēmumam, uz doto brīdi ir pārvietoti. Šī te ir noticis pārvietošanas darījums, daudzums nav mainījies, bet partija atrodas jau citā vietā.
Un tāpat mēs arī varam apskatīt šīs partijas vēsturi. Kā redzam, sākotnēji partija bija ierakstīta zvejas žurnālā, un pēc tam viņa tika pārvietota. Tāpat arī var redzēt šo te adresi, uz kuru viņa tika pārvietota. Nākošā lieta, principā pat viena no svarīgākajām lietām ir tāda, ka tūlīt pēc zvejas noķeršanas mēs veicam tās marķēšanu. Pēc būtības šī marķēšana, tātad, kā jau es iepriekš minēju, var būt notikt divos veidos. Pirmais veids ir tas, ka jūs šo te konkrēto partijas numuru vienkārši uzrakstat uz lapiņas un pievienojat to klāt kravai vai konkrētajai kastei. Bet tādā veidā, lai kontrolējušām iestādēm ir iespēja fiksēt un atšķirt konkrētās zivis pēc konkrētajiem marķējumiem. Vai arī otrs veids, ja ir pieejams printeris, uz kuru var izdrukāt. Principā šeit mēs neregulējam, uz kā jūs drukājat, vai tas būtu limpapīrs, vai tas būtu vienkārši papīrs, jebkāda veida izdruka. Jūs varat izdrukāt arī QR kodus. Šajā gadījumā arī tas skaitīsies kā konkrētās zivju produkcijas partijas marķēšana. Tātad, ja mēs uzspiežam drukāt QR, tad mēs šeit varam norādīt konkrētu daudzumu šiem te QR kodiem, cik mums vajag. Ja jums ir, pieņemsim, 10 kastes, varat arī katru kastu nomarķēt, bet pēc būtības var arī iztikt ar vienu. Tad norādam konkrētos derīguma termiņus, cik varētu būt šai konkrētajai nozvejai. Norādam, pieņemsim, uzglabāšanas temperatūru, piezīmēs var pielikt kaut ko, vienalga ko, kas attiecas uz šo konkrēto kasti vai arī, tiksim tā, priekš sevis. Un spiežam pogu izdrukāt. Šajā brīdī sistēma mums piedāvā saglabāt PDF failu, un šis te PDF fails tātad satur šo konkrēto partijas informāciju. Šis QR kods arī ir skanējams, tātad arī kuru telefonu un kameru, parastāko kameru var noskanēt šo kodu un atvērt informāciju sistēmā LZIKIS. Šī principā funkcionalitāte, kas ir derīga gan klientiem, gan arī kontrolējušiem iestādēm, kas var ātrā veidā šo te partiju atrast. Bet, kā redzam, šeit ir visas pamat informācija par konkrēto partiju, kad viņa tika nozvejota, kurā vietā tika nozvejota, suga un šis konkrētais partijas numurs. Tātad šis ir tas otrs veids, kā mēs varam nomarķēt partiju. Drukājam ārā un liekam klāt pie kravas. Tātad, ja partija ir nomarķēta, tālāk, tad, protams, kad ir dažādi gadījumi dzīvē, jautājums katram zvejniekam atsevišķi, kādā veidā viņš tātad darbojās ar savām zivīm. Liela daļa zvejnieku, pieņemsim, pēc nozvejas svaigas zivis cenšas ātri realizēt, tad parunāsim par šo te mazumtirniecības darījumu. Un mazumtirniecības darījums mums arī var būt divos veidos. Tātad pirmais veids ir tad, kad mēs tātad nozveju vedam uz tirgu un tirgojam kaut kādā tirgus placī vai arī varbūt tās kādā veikalā attiecīgi savā vai arī no mašīnas, automašīnas kaut kur turpatās. Tad šādā variantā mēs izvēlamies konkrēto nozveju. Un jāsaprot arī to, ka tātad šī tirgošanās mazumtirniecībā datu ievada sistēmā notiks visticamākais dienas beigās, tad, kad šī nozveja jau būs realizēta, būs pilnībā skaidri visi cipari, jo gan jau, kad nevienmēr pilna, pieņemsim šajā gadījumā ne jau pilni 50 kg asaras, varbūt tās arī tika pārdotas tajā dienā, tāpēc arī tikai dienas beigās mēs zinām rezultātu, atgriežamies sistēmā un tātad ieķeksējam šo partiju un tad vadam iekšā sistēmā šo mazumtirniecības darījumu. Tātad atverās vaļā mazumtirniecības darījuma sadaļa. Šajā gadījumā, ja mēs tirgojam tirgus, tad spiežam pārdots mazumtirniecībai, norādam konkrētu datumu, kad tika veikta šī pārdošana, norādam pie saņēmēja principā pašu savu uzņēmumu. Šajā gadījumā tas ir testu uzņēmums un pie plānotās realizācijas adreses, tad pieņemsim norādam tirgus, pieņemsim Nerats iela 2, Pesta novads. Tādā veidā mēs paziņojam par to, kurā vietā bija notikusi tirniecība, un tālāk tad jau darbojamies ar konkrēto zivju daudzumu, cik mēs esam notirgojuši tajā konkrētajā piegājienā. Tātad, ja mums izdevās nopārdot visus 50 kg, mēs varam droši spiest pilna
un šis daudzums aizpildās automātiski. Spiežot apstiprināt, tādā veidā mēs norakstīsim pilnībā visu šo daudzumu. Zivju produkcijas partijas vairāk jūsu īpašumā nav, jo viņas ir aizgājuši pie gala patērētājiem. Ja tomēr dienas beigās mums ir pārpalikums, tad mēs šeit norādām konkrēto daudzumu, cik mums izdevās nopārdot. Šajā gadījumā, ja pieņemsim, mēs ievadam 40 un spiežam pogu apstiprināt, tad sistēma mums atgriež atpakaļ uz zivs produkcijas partiju sarakstu un redzam, ka iepriekš esošie 50 kg, no tiem mums ir palikuši tikai 10. Ja, tad pārējie 40 šeit vairāk nekur nekādā veidā neparādīsies, nekas ar šiem kilogramiem vairāk nav jādara, un jātiek galā ir tikai ar šiem te pēdējiem 10 kg. Kā jau minēju, tad mazumtirniecība var būt divu veidu. Otrs mazumtirniecības veids ir tāds, kad zivs tiek pārdota gala patērētājiem uzreiz turpatās krastā, patiešo no laivas noscīt. Tādā gadījumā tātad, mums ir tiesības nopārdot vienai personai līdz 10 kg šajā gadījumā šo te asari. Un līdz ar to, tad, lai to izdarītu, mēs spiežam pārdot gala patērētājiem. Un šeit ir tā pamata informācija, kas ir jāizpilda, kad jūs pārdodat fiziskai personai patiešo no laivas. Tātad, kā jau teicu, noteikums, ka nedrīkst pārsniegt kilograms, tātad vienai personai nedrīkst pārsniegt 10 kilograms. Šajā gadījumā tātad mums tā sakrīt, ja, kad ir 10 kg, mēs arī 11 nemaz nevarētu ievadīt, jo mums partijā nemaz nav tik daudz. Bet pēc būtības tātad šeit jāsaprot, ka 10 kg ir tas maksimums, ko jūs varat pārdot šajā darījumā vienai personai. Nu, norādam, pieņemsim cenu 2 eiro kilogramā, tad tā kopsumma izreikinās automātiski. Tātad šeit esam atzīmējuši to pārdoto daudzumu, cenu un spiežam pogu apstiprināt. Tādā veidā mēs atkal atgriežamies pie zivju produkcijas partiju saraksta un saprotam, ka tā konkrētā partija, kas mums bija, viņas šeit vairs nav, jo partija ir norakstīta pilnā apmērā, un ja viņa aizgāja mazumtirniecībā, tad šīs partijas izsakojamība beidzās. Viņas vairs nav jūsu īpašumā. Lai pārliecinātos par to, mēs varam arī paskatīties uz mazumtirniecības darījumu sarakstu. Jāsaprot, ka šeit ir blakus sadaļa nozveja un darījumi. Šeit mēs redzam pilnīgi visus darījumus, ko mēs varam, principā, ko mēs līdz šim esam ievadījuši sistēmā. Un, ja mēs aiziesim uz mazumtirniecību, tur mēs redzēsim šos divus darījumus, ko mēs tikko esam ievadījuši sistēmā. Tad mēs redzam, ka vienā gadījumā ir veikta pārdošana fiziskai personai šie 10 kg, tas ir pārdošana galpatērētājiem. Un otrā gadījumā tātad tas ir bijis pārdošana uz tirgus, kur jau ir dienas laikā notirgoti 40 kg. Katru no šiem darījumiem mēs varam apskatīt, varam redzēt vēsturi, varam redzēt tos daudzumus un konkrētās adreses. Bet pēc būtības tāds mazumtirniecības darījums, tas ir izsakojamības beigas. Kā jau minēju, viens no izsakojamības beigu variantiem. Šajā gadījumā tas būtu vienkārši mazumtirniecība. Tātad atgriežamies pie zivju produkcijas partiju saraksta. Tāpat vērš uzmanību uz to, ka varbūt tāds gadījums, kad zvejnieks vēlās nopārdot vienlaicīgi vairākas zivju sugas, ja tas tā arī praksē notiek, kā pieņemsim šajā gadījumā, ja pieņemsim ir bijusi nozveja pirmajā datumā ar vairākām sugām, un mēs devāmies ar šīm sugām uz tirgu. Tad viņas dienas laikā esam notirgojuši visu vai daļēji, un tad dienas beigās atgriežamies sistēmā LZIKIS un varam šo te mazumtirniecību norādīt vienā darījumā, nevis vairākos darījumos atsevišķi katrai sugai. Šajā gadījumā mēs varam ieķeksēt vairākas sugas, spiežam pogu mazumtirniecība, un tad norādam, ja saņēmēt šo pašu uzņēmumu, kas arī uz doto brīdi esam, norādām, ka esam notirgojuši tirgu, pieņemsim, neredz ielā. Un kā parasti, tad ir iespēja atzīmēt pilnu partiju, ja, tad norakstīsim 20 un 21 kg vai varam norādīt arī tos konkrētos daudzumus, cik tajā dienā ir izdevies notirgot. Ja, pieņemsim, mums izdevās notirgot tikai pusi no asara, mēs norādām šos 10 kg, un pieņemsim, ja izdevās līdeku pilnībā notirgot, tad mēs norādām pilnu partiju. Un, principā, spiežam pogu apstiprināt. Tādā veidā mēs esam norakstījuši norādījuši šīs dienas tirgošanas rezultātu. Un tādā veidā mēs iegūstam to, ka no konkrētajām 20 kg asara, tad redzam, ka mums ir pārpalikums, bet līdeka, kuru mēs norādījām kā pilnu partiju, mums šeit vairs nav, un pie aktīvajām partijām, jo viņas arī praksē nekur jums noliktavā nav.
Tādā veidā esam ievadījuši šo te mazumtirniecības darījumu par vairākām sugām vienlaicīgi. Nākošā lieta, kas varētu būt aktuāla zvejniekiem, tā tad ir šo te zivju produkcijas partiju apstrāde. Ja pieņemsim šīs te zivs pirms kaut kur tiek pārdotas, tiek apstrādātas, tad mēs šo te apstrādi varam ievadīt sekojošā veidā. Tātad pieņemsim, kad mēs vēlamies šos te 30 atlikušos kilogramus nēģu, kas jau ir iepriekš bijuši daļai apstrādāti, gribam apstrādāt tā kā līdz galam pēdējos 30 kg. Tātad mēs atrodam šo konkrēto nēģi. Viņu var identificēt gan pēc tā nozvejas datuma, gan arī pēc šajā gadījumā pēc partijas numura, kuram principā būtu noliktavā jāstāv virsū uz šiem te 30 kg. Un tad ķeksējam konkrētu partiju un spiežam reģistrēt apstrādē. Atverās saskarne, kurā mēs tad varam norādīt konkrēto adresi, kurā šī konkrētā apstrādātā zivs atradīsies. Nu, ja tā ir tā pati juridiskās personas adrese, tad šeit neko nemainam, te viss saglabājās automātiski. Un norādam arī darījuma datumu. Ja pieņemsim, šī apstrāde nav notikusi šodien, tad principā jānorāda ir konkrēts datums un laiks, kad jūs to esat veikuši. Tālāk. Pie zivju stāvokļiem mēs norādīsim konkrētos zivju stāvokļus, kas jau ir tie jaunie stāvokļi pēc apstrādes. Šajā gadījumā pieņemsim, ka mēs esam šos nēģus kaut ko ar nēģiem darījuši. Nu, visvienkāršākais noteikti, kad vienkārši nēģu gadījumā būtu kūpināšana. Un šeit tātad svarīga vieta, lai saprastu, kā darbojās. Apstrādes darījums, tātad ir divi lauki, tātad svars pirms apstrādes un svars pēc apstrādes. Tātad šis lauks svars pirms apstrādes, tas ir mūsu kopējais uz doto brīdi uz rokām esošais daudzums. Ja mēs pieņemsim no šī daudzuma vēlamies apstrādāt atkal tikai daļu, pieņemsim 15 kg, tas nozīmē, ka mums šie 15 kg, ko mēs paņēmām no šīs kastes, mēs atzīmējam viņus šeit. Ierakstam 15 kg, un tad šajā sadaļā, kas ir svars pēc apstrādes, tad jau atkarīgs no tā konkrētā apstrādes veida. Varbūt tā bija vienkārši saldēšana, ja tad tur svars principā nemainās, bet ja tā bija kūpināšana, protams, kad kūpināšanas procesā mēs zaudējam kaut kādu daļu svara. Tādēļ tad mēs svars pēc apstrādes ievadam 10. Tādā veidā mēs redzam, ka atlikušais daudzums oriģinālajai partijai, kas mums uz doto brīdi ir kastē, tā ir tā, ko mēs neaiztikām. Tā ir 15 kg. Un otrus 15 kg no tā, ko mēs paņēmām, mēs esam ielikuši šeit, apstrādājuši uz 10 kg, un tagad mēs to spiežam saglabāt. Tādā veidā mēs iegūstam jaunu, tātad, kā atgādina, mēs atgriezāmies atpakaļ uz zivju produkcijas partijas sarakstu, redzam, kad ir pēdējais darījums, un atgādina, ka sistēmā visi jaunākie darījumi vienmēr būs augšā, visi pēdējie ievadītie darījumi. Tātad redzam, ka šis te apstrādes darījums ir noticis, ja mēs esam iegūši 10 kg nesadalīts kūpināts nēģis. Un, ja mēs paskatāmies atpakaļ uz šo te nēģi, kuru mēs sākotnēji paņēmām, tātad no tiem 30 kg, kas te bija atlikumā, tagad ir palikuši 15, jo mēs esam paņēmuši uz apstrādi šajā darījumā 15 kg un apstrādājuši viņus. Tādā veidā var redzēt, ka ir vienmēr redzams konkrētas sugas nozvejas sākotnējais daudzums un atlikušais aktuālais daudzums. Tātad šai te kolonnai atlikušais apjoms vienmēr vajag sekot līdzi un saprast, vai mums noliktavā esošie daudzums sakrīt ar šo te kolonu, kas mums ir sistēmā. Un tātad mēs esam veikuši apstrādi, ja esam ieguvuši jaunu produktu ar jaunu numuru. Tātad, kā jau mēs iepriekš izrunājām, tātad šo numuru var izmantot marķēšanai, vai mēs viņu uzrakstam uz lapiņas un pievienojam pie partijas, vai arī drukājam QR kodu un arī to varam pievienot pie šīs te partijas, lai viņu nomarķētu. Nākošais gadījums, ko apskatīsim, ir partijas pārdošana citai juridiskai personai, tā teikt, pārdošana vairumtirdzniecībā. Tātad, kā parasti mēs izvēlamies konkrēto partiju, viņi identificējot vai nu pēc partijas numuru vai vēl pēc kādiem citiem kritērijiem. Tālāk mēs atzīmējam šo konkrēto partiju un nospiežam pogu pārdot. Tātad šajā saskarnē mēs norādām konkrēto datumu un laiku, kad notika pārdošana. Ja pieņemsim, pārdošana notika bišķi agrāk, tad norādām šeit 10. Varam arī šeit to rakstīt. Tālāk pie pircēja mēs norādām
vai nu meklējam pēc nosaukuma, vai nu mēs varam arī ievadīt reģistrācijas numuru šajā meklētājā, un arī tādā veidā mēs atradīsim konkrēto sadarbības partneri. Tālāk pie partijas, tātad mēs kā parasti varam izvēlēties vai nu pilnu partiju, vai nu tikai daļu partijas. Pieņemsim, ka mēs šajā gadījumā pārdevām 10 kg un spiežam pogu saglabāt. Šajā variantā, kad mēs esam ievadījuši pārdošanas darījumu, tātad mums šis darījums ir arī beigās jāapstiprina, par ko signalizē šī koša oranžā krāsa. Tātad spiežam pogu apstiprināt, ja esam pārliecināti, ka viss ir kārtībā. Un tātad jāsaprot to, ka šī gaiša dzeltenā krāsa nozīmē to, ka uz doto brīdi jūsu sadarbības partnerim ir aizgājis tātad šis darījums viņa pusē, arī viņam ir šī līdzīga vide kā šī, un viņam savā pusē ir jāapstiprina šis darījums. Tad, kad šis darījums no pircēja puses ir apstiprināts, tad šeit, šajā sarakstā mēs redzēsim, ka konkrētais ieraksts, pārdošanas darījums, viņš paliek gaišs balts. Principā šajā gadījumā jums par to vairāk nav jāuztraucas, jo tā ir atbildība jau konkrētajiem pircējiem. Tātad varam atgriezties atpakaļ uz sadaļu zivju produkcijas partijas. Un redzam, ka mums šis konkrētais tātad nēģis ir aizgājis tālāk pie cita operatora, un mums pārpalikumā ir palikuši šie 5 kg. Izskatīsim apvienošanas darījumu. Tātad sistēmā mums ir iespēja apvienot vienādas, arī tikai vienādas sugas, bet pieņemsim pirmajā variantā tātad izskatīsim, ka mēs apvienojam vienādas sugas, kas ir mums domāts tātad turpmāk vēl atdošanai pārtikai, cilvēku pārtikas izmantošanā. Tad mēs to vienmēr varam darīt. Kārtējo reizi tad mēs identificējam tās partijas, kuras mums ir nepieciešams apvienot. Šajā gadījumā pieņemsim, tas būs nēģis, 22 kg. Un atrodam vēl vienu nēģi, kas mums ir tādā pašā stāvoklī, kas ir nesadalīts svaigas, arī atzīmējam. Un tātad lejā pie izvēlētajām partijām redzam, ka ir izvēlētas 2 partijas. Tālāk mēs varam norādīt, uzspiest pogu apvienot, norādam konkrēto datumu, kad notika apvienošana, un spiežam pogu apvienot. Tādā veidā mēs esam ieguvuši tātad jaunu partiju, kuras pēdējais darījums tātad ir apvienošana. Un tātad kopējais apjoms mums ir 82 kg. Šādā variantā, tātad, kad ir iegūta jauna partija, mums šī partija atkal ir jāmarķē, jo savādāk nevarēs identificēt, kas tā ir par jaunu partiju, ja mums noliktavā stāv ar tādu lielu daudzumu. Tad, kā parasti, vai nu pievienojam lapiņu ar šo te konkrēto numuru, vai izdrukājam QR kodu, kurā būs arī jau apkopota visa nepieciešamā informācija. Otrs variants, kad mēs varētu izmantot apvienošanu, varētu būt tāds, kad, pieņemsim, mums ir pārpalikumi no dažādām iepriekš jau kaut kādā veidā apstrādātām sugām, un iespējams, ka tās partijas vienkārši nepieciešams apvienot, jo viņas plānotas nodot kaut kur jau nepārtikā uz miltu ražošanu vai kaut ko tam līdzīgu. Tādā variantā mēs varam apvienot arī dažādas sugas. Tad šajā gadījumā pieņemsim, ka mums šie 5 kg no nēģa un 10 kg no asara ir cilvēku pārtikā nederīgas zivis. Līdz ar to mēs viņus vēlamies vienkārši ielikt vienā kastē, nomarķēt, un tad šīs zivis gaidīs savu kārtu tālāk, vai viņas tiks pārdotas citam operatoram, vai ies uz miltiem. Jebkurā gadījumā šīs partija būtu jāmarķē un vēlāk arī jāreģistrē. Šajā gadījumā tātad mēs esam izvēlējušies šīs 2 dažādās sugas. Mēs spiežam pogu apvienot, kārtējo reizi norādam apvienošanas datumu un laiku un spiežam pogu apvienot. Tādā veidā mēs iegūstam jaunu partiju, kas sastāv jau no vairākām sugām, un ir jāreikinās, ka šādā paskatā jau šī partija vairs nav izmantojama tālāk pārdošanai mazumtirniecībā vai citiem, nav paredzēta cilvēku pārtikai. Līdz ar to mēs šo partiju esam apvienojuši, marķējam viņu kā parasti, un noliktavā mums stāv šī kaste ar apvienotajām 2 sugām. Un apskatīsim pēdējo gadījumu, kāds varētu notikt, kādas darbības varētu būt ar konkrētajām partijām. Tātad tas būtu izņemšana no aprits. Vai nu izņemšana no aprits varētu būt gan gadījumos, ja jūs, pieņemsim, šo zivi neplānojāt pārdot, apēdāt pašu vai izdalījāt draugiem vai kaimiņiem,
bez maksas, tad attiecīgi var izņemt no aprits. Tāpat arī nelielos daudzumos, ja šī zivs aizgāja, pieņemsim, kādam dzīvniekam, tika dota kaķim, ja, tad arī nepārtikā, tad arī šādu variantu mēs varam norādīt pie izņemšanas no aprits. Tad pieņemsim, kad mēs uz doto brīdi vēlamies izņemt ārā no aprits šo te līdeku, kas nav paredzēta nekur tirgot, ne tirgu, ne galapatērētājiem, tad mēs spiežam izņemt no aprites, un starp šiem diviem klasifikatoriem mums tad jāizvēlās attiecīgais gadījums. Vai tā būs, pieņemsim, izdalīšana bez maksas, tad mēs norādīsim cilvēku patēriņš, vai arī varbūt tas būs kāds rūpnieciskais lietojums, vai dzīvnieku barība, vai arī, principā, ja neviens no šiem konkrētajiem gadījumiem neatbilst, mēs varam norādīt arī nezināms. Bet pieņemsim, ka šajā gadījumā tie vienkārši ir atkritumi, varbūt aizgāja kaķītim kādam. Un šeit arī norādām cits bez zivju miltiem un zivju barības, jo šajā gadījumā šis te klasifikators mums norāda, ka tas ir kāds cits veids, kas nav īsti sasaistīts ar šiem te pārējiem. Un spiežam pogu apstiprināt. Tādā variantā mēs esam tikuši vaļā no šīs partijas. Partijas saraksts ir samazinājies, un konkrētā partija, ko mēs iepriekš šeit redzējām, vairs nav redzama sarakstā.